Visiem saku labdien, un ar jums kopā šodien būšu es, un mani sauc Ervīns Podziņš. Šodienas temats ir divi pilnīgi atšķirīgi biznesa veidi, un aplūkosim šos divus pilnīgi atšķirīgos biznesa veidus. Runa ies šodien par klasisko biznesu un par MLM biznesu, jeb kā tautās tīkveidu mārketingu. Es jau pašā sākumā gribētu tomēr uzlikt akcentu uz to, lai cilvēki nejauc tīklu veidu mārketingu ar tīkliņu mārketingu, un šīs dienas lekcijas laikā mēs aplūkosim šos divus biznesus, un es domāju, ka daudziem cilvēkiem šis jautājums kļūs pavisam skaidrs. Šo divu pilnīgi atšķirīgo biznesu plusi un mīnusi. Tad aplūkosim punkts numur 1. Izdevumi saistīti ar uzņēmēju darbības uzsākšanu. Kreisajā pusītē ir sadalījums klasiskais bizness, un labajā pusītē ir MLM bizness. Tādā veidā arī visu šī lekcijas laikā mēs aplūkosim šos divus biznesus. Kreisā pusīte klasiskais bizness, labajā pusītē MLM bizness. Vēlreiz skatīsimies izdevumi, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbības uzsākšanu. Klasiskajam biznesam sākās ar to, ka punkts numur 1 jāreģistrē uzņēmums uzņēmuma reģistrā. Otrais - valsts nodeva, kas saistīta ar uzņēmumu reģistrāciju. Trešais ir uzņēmums tiek ievietots laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Tālāk jums ir jādodās pie zvērinātā notāra un jāizmanto zvērinātā notāra pakalpojums, jo jums ir jāapstiprina savs paraksts, un ja jums ir arī vēl kāds cilvēks, kuram ir paraksts tiesības, arī viņa paraksts ir jāapstiprina. Šis pakalpojums arī nav bezmaksas, viņš arī ir jāapmaksā. Es tā aptuveni uzmetis, izmaksas varētu būt šādas. Sākot no 22 līdz 40 latiem. Īstenībā nav nekas briesmīgi daudz. Varbūt tās, ka ir kaut kāda varianta, kuras neesmu šobrīd vēl aplūkojis, varbūt tās, ka ir arī vairāk, bet šie ir cipari, kuros varētu arī iekļauties. 22 līdz 40 LS, tas ir tikai par to, lai jūs noreģistrētu sevi kā juridiska persona, lai jūs noreģistrētu savu uzņēmumu, un jums jau skaitīsies jau saimnieciskā darbība. Aplūkosim tagad labajā pusītē MLM biznesu. Kā redzat, nav obligātas prasības reģistrēt uzņēmumu vismaz sākumā. Principā skaidrs ir viens, kad pašā iesākumā jums nav jāreģistrē uzņēmēja darbība, nav jāreģistrē uzņēmums kā tāds. Līdz ar to skatīsimies nākošo slaidu, tad punkts numur 2 - izdevumi un darbības jau uzsākot biznesu. Ja jūs sev uzņēmums reģistrējat uzņēmumu reģistrā, jums noteikti jūs esat PVN maksātājs, jums ir jāsāk vest savu grāmatvedību. Kurš to darīs? Rodās reiz jautājums, kurš to darīs? Ja jūs pats esat profesionāls grāmatvedis un varbūt tās jūsu tieši biznesa ir saistīts ar grāmatvedības sniegšanu citām firmām, tad skaidrs, ka jūs to izdarīsiet pats un izdarīsiet profesionāli. Taču savukārt, ja mēs tā parēķinātu, tajā laikā, kad jūs veidosiet savu grāmatvedību, jūs nepelnīsiet naudu. Tad varētu to uzskatīt par to, ka negūtā peļņa arī varētu uzskatīt par zaudējumu. Ja jūs pats neesat profesionāls grāmatvedis, tad tas nozīmē to, ka jums būs jāalgo grāmatvedis, kurš jums veiks šo bilanci, iesniegs visas šīs bilances atskaites valsts ieņēmuma dienestā, un, protams, ka tas arī nav bezmaksas, tas arī, protams, būs arī jāapmaksā šim cilvēkam. Aplūkosim labo pusīti, kur iet runa par MLM biznesu. Ja jums nav reģistrēta saimnieciskā darbība, ja jums nav reģistrēts uzņēmēja darbība, jums arī nav nekādas grāmatvedības atskaites jāiesniedz. Tas nozīmē tikai vienu. Ja jums nav nekādas grāmatvedības atskaites jāiesniedz, jums atkrīt šī darbība, un līdz ar to arī viss, kas ir saistīts šie izdevumi ar šo darbību. Punkts numur 3. Telpas un ar tām saistītie izdevumi. Skatāmies atkal kreiso pusīti vispirms, kas ir saistīts ar klasisko biznesu, un jūsu biznesam atbilstošas telpas. Skatāmies punkts numur 1. Jums ir īpašumā varbūt tās telpas, jūs esat jau iegūs mantojumā, jums pieder. Tālāk otrais variants ir, jums ir jāīrē telpas. Vai trešais jūs iegādājaties, tad jūs nopērkat atbilstošas telpas. Nākošais, kas jums ir, jums atbilstoši jāaprīkot šīs telpas, ir atbilstoši jūsu biznesa vajadzībām. Nākošais punkts, kā 5. Es esmu šeit uzrakstījis, saņemat dažādus valsts iestāžu atzinumu par telpu atbilstību visām normām. Nekur no tā nevar izsprukt, nekur no tā nevar likties. Tad, principā, telpām ir jābūt atbilstoši sagatavotām visām atbilstošajām valsts noteiktajām normām, un līdz ar to pie tā arī jāpieturas. Tad jums ir vispirms jāinvestē nauda un laiks, lai šīs telpas tā varētu arī aprīkot, un tad jums ir jāgaida no valsts
inspektoru apstiprinājums, ka šīs telpas patiešām atbilst visām normatīvām un šīs telpas var izmantot jūsu biznesa vajadzībām. Nu, lūk, redzat jau cik daudz punkti, un tas visnotaļ prasa daudz finansiālo un arī darba un laika ieguldījums. Ja? Nu, dakal aplūkosim labo pusīti, kur iet runa par MLM biznesu, tad redzat, nav nepieciešams nekādas īpašas speciālas telpas, un tas nozīmē to, ka mēs varam izmantot tās telpas, kurās mēs dzīvojam. Lūk, punkts numur 4. Kāda ir izdevuma vienā un otrā gadījumā biznesa veidošanai? Nu, var jums pateikt tikai viens, var pilnīgi apgalvot, ka klasiskajam biznesam vismaz 99,5% gadījumu ir nepieciešams diezgan liels starta kapitāls. Man pat šobrīd būtu ļoti grūti iedomāties kādu biznesa darbības veidu, kurā varētu, teiksim, izsprukt cauri ar to kādiem ļoti nenozīmīgiem, tādiem tīri simboliskiem ieguldījumiem. Ja? Nu, man ir ļoti šobrīd grūti kaut ko tādu iedomāties, ja iet runa par klasisko biznesu. Nu, lūk, skatāmies labo pusīti, kur iet runa par MLM biznesu, tad simboliski ieguldījumi, dažkārt tie aprobežojas tikai ar kādas produkcijas iegādi savām vajadzībām, tā aktivizējot savu dalību jau gatavā programmā. Nu, lūk, redzat, šeit arī vēl viens plus. Protams, ka tas nav viennozīmīgi, protams, ka ir dažādas kompānijas, dažādi nosacījumi. Ir, protams, es šeit gribētu varbūt uzlikt mazu akcentiņu un mazu atkāpīt. Es šeit nerunāju par finansu piramīdām, kuras slēpjās ļoti veiksmīgi zem tādiem saukļiem kā investīcija kompānijas, ja, kur jūs mistiskās kompānijās investējat milzīgas naudas summas, ja, un jums nekas nav jādara, jums visu laiku kaut kādā veidā stāst, kad jūsu tā nauda kaut kur strādā, apgrozās un tā tālāk, ja, un jūs tikai saņemat dividendus. Ja. Nu, es nezinu, par šīm šodien nerunāju. Es neņemšos šeit detalizēt spriest par viņām. Pieļauju, ka varbūt tās kaut kur kāda arī tāda ir, kāda godprātīga, bet pārsvarā, cik šobrīd pieredze rāda, visas šīs kompānijas beigās izrādās tikai tīras finanses piramīdas, kuras pārplīst kā ziepju burbulis ar laiku. Ja? Nu, lūk, mēs runājam par MLM kompāniju, tad ko nozīmē MLM kompānija? Tas nozīmē to, ka ir tīkveida mārketings. Tad, ja ir mārketings, tad skaidrs iet runa arī par pārdošanu, un ja iet runa par pārdošanu, tad ir vai nu preci vai pakalpojums. Ir segums naudas apgrozījumam. Nu, tā bija tāda maza atkāpe. Bet vēlreiz atgādināšu simboliski ieguldījumi. Dažkārt tie aprobežojas tikai ar kādas produkcijas iegādi. Tas nozīmē to, ka ir ļoti daudz kompānijas, kas šodien piedāvā jums kļūt par viņu sadarbības partneri vai par klientu ar atlaidu vai kā savādāk, nesamaksājot par šo dalību pilnīgi necik 0 lati, 0 santīmu. Bet ir, protams, arī kompānijas, kuras par šo dalību prasa kaut kādu, teiksim, summu, un tās summas var būt dažādas un atšķirties. Protams, ka viss ir atkarīgs no tā, kādu jūs izdarat izvēli. Principā šie izdevumi varētu sastādīt tādu ciparu, par kuru jūs izdarat savu izvēli. Ja? Nu, lūk, ok. Ejam tālāk uz nākošo punktu. Punkts numur 5. Risks vienā un otrā gadījumā. Ja? Aplūkosim, kādi mēdz būt riski, veidojot klasisko biznesu. Nu, es šeit neesmu aplūkojis varbūt tās kaut kādas akcijas sabiedrības vai vēl kā savādāk, bet tad aplūkosim SIA. SIA riskē ar visu uzņēmumu reģistrēto pamatkapitālu. Tas ir tie 2000, vai nu arī, ja kompānija ir vairāk jau reģistrēts pamatkapitāls, principā kompānija nes finansiālo atbildību ar šiem pamatlīdzekļiem. Ja? Otrais gadījums, tas ir individuālais komersants, tad individuālā komersanta gadījumā uzņēmējs riskē ar visu savu īpašumu, ar visiem saviem līdzekļiem, kas vien viņam pieder un kas vien viņam ir. Tā kā redzat, risks ir diezgan liels, neizdošanās gadījumā var būt diezgan sāpīgi. Aplūkosim atkal labo pusīti, jā, labajā pusītē runiet par MLM, kā jau es iepriekš minēju, šeit cilvēks neriskē pilnīgi ne ar ko. Ja nu vienīgi ar to naudu, ko viņš ir iemaksājis startējot biznesā, bet vai nu teiksim, ja starts bija pilnīgi bezmaksas, tad varētu vienīgais, ko viņš izskait, kad iegādātā produkcija viņam nepatīk vai neapmierina. Jā, tad tas būtu vienīgais zaudējums, ko var, teiksim, nest šajā gadījumā. Nu, lūk, tad jūs redzat, cik milzīgi ir šī atšķirības vienā gadījumā un otrā gadījumā, tātad klasiskajā biznesā un MLM. Ejam tālāk, punkts numur 6, tātad biznesa sistēmas. Sava
izveidotā biznesa sistēma vai iegūta, jau pārbaudīt biznesa sistēmu. Aplūkosim atkal kreisā pusīt ir klasiskais bizness. Klasiskajā biznesā ir skaidrs viens. Jūs sākat visu no nulles, varbūt tās jūs ar kādu konsultēties, tad jums tāpatās ir jāņem kaut kādas zināšanas, jāiegūst, jums ir jāizdomā pilnīgi skaidri, ko jūs gribat, jums ir jāizveido savs biznesa plāns, un bez tā jūs vispārībā biznesu nekādu nevarat izveidot. Jāizveido savs biznesa plāns un savu biznesa sistēmu. Tad ir jāuzņemās tālāk jau arī 100% atbildība par visu, kas notiek vai nenotiek jūsu biznesā. Pašam ir pilnībā jākontrolē viss, kas notiek jūsu biznesā, un arī jāvada šis bizness. Redzat, cik daudz arī pienākumu, cik daudz darbības, un arī, protams, ka tas viss prasa savu laiku un savus ieguldījumus, jo, lai izveidotu ideālu biznesa sistēmu, kur jums patiešām stabili aug un attīstās, kas jums nes stabilus ienākumus, protams, ka prasīs no jums daudz laika, daudz eksperimentu, un, protams, ka tas viss arī kaut ko maksā. Ik viens eksperiments, ik viena kļūda maksā arī finansiāli, ja? Te ir tāda lieta, ko nevar izbeigt, tā tas ir bijis, piemēram, pilnīgi visiem. Ik viens biznesmens, ik viens uzņēmums, ik viens uzņēmējs, kas darbojās šajā sfērā, man piekritīs, ka tā tas ir, kad cilvēks skatās, mēģina, kļūdās, analizē savus kļūdas, labo viņas, bet tas viss paņem laiku un, protams, arī kapitāla ieguldījums. Aplūkosim labā pusītē MLM biznesa iespēju, kas šeit notiek, kā jau es iepriekšējā slaidā teicu, jūs ir tā. Tev ir iespēja kļūt par daļu no jau esoša un pārbaudīt biznesa, tā iegūstot jau izveidot un pārbaudīt biznesa sistēmu. Jūs kļūstat jau par daļu esoša biznesa un saņemat mantojumā principā kā līdzi jau izveidotu, izstrādātu, atstrādātu, noslīpētu un pārbaudītu biznesa sistēmu, kura nes ļoti labus rezultātus. Ja? Tad redzat, kāda šeit ir atšķirība. Nekas jums nav jāizgudro, nekas nav jāeksperimentē. Jūs neriskējat ar to, ka jūs kaut kādas, teiksim, darbības rezultātā kaut ko zaudēsiet un tā tālāk. Ja jūs pieturaties pie šīs izveidotās un pārbaudītās sistēmas, jūs esat nolēmts veiksmei. Ļoti labi vārdi, nolēmts varbūt tās vārds, tas izklausās tā diezgan skarbi, bet tā ir absolūta patiesība. Ja jūs pieturēsieties pie šīs izveidotās un pārbaudītās sistēmas, jums viss noteikti labi izdosies. Ejam tālāk, punkts numur 7. Kurš ir ieinteresēts tavā veiksmē? Nu, te mēs varam aplūkot, tad atkal aplūkosim klasisko biznesu, vispirms tad kreisā pusīt un skatāmies punkts numur 1. Vienīgi jūs un varbūt vēl kāds no jūsu ģimenes locekļiem. Un otrs variants ir, ja, teiksim, jūsu uzņēmumā jums ir līdz īpašnieki, kādi, teiksim, partneri uz līdzvērtīgiem noteikumiem, tad visnotaļ arī šie cilvēki varētu būt līdzvērtīgi jums, tāpat arī ieinteresēti jūsu uzņēmumu veiksmē. Nu, lūk, bet ja jūs esat viens un vienīgais uzņēmējs šī te uzņēmumā un, principā, skaidrs viens, ka jums var būt ļoti labi darbinieki, jums var būt ļoti labi speciālisti, bet visi ir jāatcerās viena lieta. Viņi visi ir algotņi, un tas nav viņu bizness. Viņi nāk pie jums tikai strādāt, lai nopelnītu sev naudu, savam dzīves stilam vai iztikai un tā tālāk. Principā nekādā gadījumā šie cilvēki nekad nebūs tikpat ieinteresēti kā jūs. Ja? Es ceru, ka tur jūs man piekrītat un visi man saprotat, ko es to gribu pateikt. Turklāt, ejam uz labo pusīt, MLM biznesā, jūsu veiksmē ir ieinteresēti pilnīgi visi šī biznesa dalībnieki, jo jūs visi atrodaties vienā lielāka biznesa ietvaros un tomēr katrs veidojat savu biznesu. Ļoti interesants koncepts, redziet, kas šeit notiek, tātad skaidrs ir viens. Šeit viens no otra mēs varam gūt labumu. Tas ir, kā varētu teikt tā, apusē izdevīgs darījums. Ja? Ik viens cilvēks, kurš jau ir šajā biznesā, kuram jūs pievienojaties, ir ieinteresēts jūsu veiksmē, jo no tā ir atkarīgs arī viņu rezultāts. Šie cilvēki visnotaļ noteikti ar jums dalīsies vislabākajā informācijā, kur jums nekādīgi nekaitēs, bet tikai varēs jūs celt, un tā ir ļoti laba garantija tam, ka jūs sasniegsiet sev vēlamos rezultātus. Ejam tālāk, punkts numur 8. Ja to, ko dari, nokopē citi, kāda ir situācija vienā vai otrā biznesa veidā. Tad klasiskajā biznesā mēs ļoti labi zinām, ka tas tā bieži regulāri notiek. Ja jūs esat izveidojis kādu interesantu
darbības veidu, un viņš jums nes augļus, jūs kļūstat populāri, jums ir daudz, teiksim, klienti, kas pastāvīgi pieaug, un vienmēr ir tā, ka jūsu konkurenti vienmēr sekos līdz tam, ko jūs darat, ja jums kaut kas labi izdodās. Viņi noteikti meklēs to punktu, noteikti meklēs tieši to odziņu, kas ir jūsu biznesā, tieši tas veiksmes atslēdziņu. Un ticiet man, tas tikai laika jautājums, viņi noteikti atradīs. Noteikti viņi atradīs to, kas ir tas, kas jums dod to labo rezultātu, un viņi noteikti viņu pārņems. Kā jums šķiet, ja jūsu konkurenti pārņems jūsu šos veiksmīgos risinājumus, jūsu biznesa nesīs zaudējumus vai nenesīs? Nu, protams, ka nesīs, es pat varēju nemaz nejautāt. Bet redziet, kas notiek, un līdz ar to arī sākās šī nebeidzamā sacīkstes, tad šīs te dzīšanās pēc kaut kādām jaunām rozīnītēm, pēc jaunām featurēm, kaut kādas meklēts, kaut kādas variantus, kādā veidā uzlabot savu biznesu imidžu, biznesu, teiksim, apgrozījumu un tā tālāk, tad biznesa izaugsmi. Un atkal, kā jūs ko jaunu atradīsiet, tas ir tikai laika jautājums, kā konkurenti atkal to pārņems, un līdz ar to atkal nesīsiet zaudējumus un jādomā kaut kas jauns. Tas ir nebeidzamais stāsts. Paskatāmies labajā pusītē, kur iet runa par MLM biznesu, jo vairāk cilvēku pārņems jūsu labās idejas, jo lielāks un ienesīgāks būs jūsu visu kopējais bizness. Nu, lūk, vai varbūt kaut kas vēl labāks par šo, es vienkārši nestādos priekšā, jo padomājiet, jums vairs nav jāpārdzīvo par to, ka kāds jūs nokopēs, jums būtu varbūt tās vairāk jāpārdzīvo par to, ka kāds jūs nenokopēs, jo tad, ja jūsu labās idejas cilvēki pārņems, un kā jau es teicu iepriekšējos slaidos, kad mēs visi esam ieinteresēts viens otru veiksmē, ja cilvēki to dara un dara veiksmīgi, tad jūsu bizness ļoti strauji sāk augt, ļoti strauji sāk attīstīties, un visi no tā gūst patiešām ļoti labus rezultātus. Lūk, ejam uz priekšu. Noslēdzošais punkts numur 9. Aplūkosim aktīvais ienākums un pasīvais ienākums. Tad klasiskajā biznesā, es šeit nerakstīju procentus, es varu pateikt tā. 98% aptuveni, es neteikšu 100%, bet 98% gadījumu runa iet šeit tikai par aktīvo ienākumu. Ko nozīmē aktīvais ienākums? Tas nozīmē to, ka jūs aktīvi kontrolējat visu, kas tur notiek. Jums aktīvi ir jādarbojās līdz savā biznesā, jāvada viņš visu laiku par to jādomā, arī tad, kad jūs aizvecat atpūtā. Principā, ja jūs nevarat aizbraukt uz pusgadu vai uz gadu un izslēgt savu telefonu ārā un atstāt savu biznesu, lai viņš tur aug un attīstās un atgriežoties atpakaļ viņu saņemt un ieraudzīt vēl vairāk uzplaukuši, ja, un nevis nobankrotējuši. Tad, principā, mēs varam runāt par to, ka šeit iet runa par aktīvo ienākumu. Jo aktīvāk jūs strādājat, jo aktīvāks ir jūsu ienākums. Labajā pusītē, kur mēs apskatījām MLM biznesu, tātad no sākuma, protams, iet runa par aktīvo ienākumu, ja, bet šim aktīvajam ienākumam ir tendence ar laiku pārtapt pasīvajā ienākumā. Redziet, kādas ir kolosāls iespējas. Un kāpēc tad rodās šāda iespēja, kad šis aktīvais ienākums pārtop pasīvajā ienākumu? Tas ir tāpēc, ka katrs no dalībniekiem veido savu biznesu, cita lielāka biznesa ietvaros, tāpēc šeit neviens nav jākontrolē, un viss notiek neatkarīgi no tā, kur tu esi un ko tu dari. Mīļie draugi, es domāju, ka tas ir vienkārši saldais ēdiens. Es domāju, ka tas jebkuram loģiski domājošam cilvēkam neatradīsies neviens pretarguments, kāpēc, teiksim, patiešām nepateikt, ka šis ir kaut kas fantastisks. Nu, lūk, kā jau es arī iepriekš to minēju, kad mēs esam viena lielāka biznesa ietvaros, un katrs tomēr veidojam savu biznesu. Redziet, tā ir noslēgta panākuma atslēga. Ja? Nu, ko mēs varam savilkt rezumē? Ja, zinot visu šo informāciju, jūs varat izdarīt savus secinājumus, kur ir vairāk plusu un kur ir vairāk mīnus. Es pieņemu to, ka šodien ļoti daudz cilvēku vispār uzzināja, kas tas tāds ir uzņēmēja darbība, kāda ar to ir saistīta izdevuma, kādi ir riski un kādi var būt ieguvumi. Ja? Bet vēl jau vairāk es šodien ticu tam, ka šī informācija daudziem cilvēkiem, kas varbūt tās ļoti skeptiski skatījās, varbūt tās pat negatīvi skatījās uz MLM biznesu, šodien pilnīgi noteikti varētu radikāli pamainīt savu attieksmi pret šo biznesa veidu. Jo nepavēlti jau šobrīd jau arī Amerikā universitātē jau profesori jau sāk pasniegt biznesa mācībā tieši MLM, tieši runa par tīkveidu mārketingu. Nu, lūk, mīļie draugi, mēs varam izdarīt zināmas secinājumus. Un es domāju, ka šīs dienas lekcijas laikā jūs paši ļoti tā manām redzējāt, cik daudz vairāk plusu ir tīkveidu mārketingā, cik patiešām daudzreiz mazāk ir šo izdevumu, praktiski nekāda riska, un cik daudzreiz lielākas iespējas ir gūt to dzīves stilu un to dzīves līmeni, par kur jūs esat sapņojis.
Nu, ko es jums varētu noslēgumā visiem vēl vienkārši atgādināt to, ka ar jums šodien kopā bija Ervīns Podziņš. Stāstīju un runājāmies šodien par diviem biznesa veidiem, par diviem pilnīgi atšķirīgiem biznesa veidiem. Un novēlēt es jums varētu vienīgais to, ka tā, ka jūs izdarīsiet izvēlieties labāko. Un lai jums viss izdodās un uz tikšanos pasaules skaistākajās pludmalēs.